Ir bijis tā arī, ka es esmu pat aizdomājies, vai man šo visu vajag. Bet pārguli šo, no rīta pamosties, un nē. Un tu aizdomājies, kaut kas nav labi, kaut kas trūkst. Tev trūkst zināšanu. Un tad es sapratu, ka kaut kur jāmācās. Un tajā visā trakumā man jau acīs ielic vadītāju skolu, jo arī Gatis mums iesaka iet tur semināru, vajag mācīties. Viņš arī atgādina, vajag mācīties, vajag sevi attīstīt, vajag pilnveidot. Tā vadītāja skola arī, nezinu, Facebooks lasa mūsu domas. Jā. Un arī man tur visu laiku Facebookā viņš ir, un tad es uzgāju. Kaut kā jau gandrīz pieteicos, tur tagad zvanīs, un tur jāiet tur runāt, gan jau uz tā saruna interviju. Nav laika, un gan jau pēc tam kādreiz, un tieši bija decembris, un vadītāju skolā es iestājos vai februārs vai marts bija. Man liekas, februāra beigas vai marta sākums. Jā. Un tad aizgāju. Es pieteicos, man Kaspars uzzvanīja, pateica, ar ko man vajadzētu sākt. Es sāku ar to slaveno komunikācijas kursu. Jā. Aizgāju uz pirmo stundu. Bija grūti to, ka tu nevari atslēgties no darba. Es pēc tam viņam arī stāstīju, ka tu sēdi, lasi to materiālu, pildi anketu, un tu visu laiku domā, kas tajā darbā notiek, vai viņi ar visu tiek galā, un tu visu laiku tajā telefonā tur paskaties, un tāds tu neesi tur. Jā, tu nevari koncentrēties. Neesi šeit un tagad, un tu pilnīgi jūti, ka visu laiku tu domā par darbu. Nāc to kursu, un pirmās 3 reizes tāda sajūta bija, ka tu nevari atslēgties pilnīgi. Bet sākās izmaiņas. Ar to pirmo dienu jau sākās izmaiņas. Tu izlasi pirmo tēmu, otro tēmu, un tev vienkārši griežās. Un galvā griežas. Un tas tik ir elementāri. Es visu daru otrādāk. Darīt pareizi ir tik elementāri. Jau no pirmajām lapus pusēm, par svarīgu informāciju, nesvarīgu. Un tad tu domā, mēs tik daudz vadāmies no viedokļiem.